Ir dažas personāžas, kas jau gadiem ilgi ir Boba sūklī, un ir arī tādi, kas parādījās tikai uz dažām minūtēm un pēc tam pazuda smiltīs. Piemēram, Kalamardie gandrīz sakārtoja Kalamarda dzīvi, un Plāno pastāvēja tikai tāpēc, lai apceltu Bobu sūkli. Tāpēc šodien apskatīsim šos personāžus, kuri vairs nekad neparādījās Bobā sūklī. Kačiporra. Šis personāžs ir Boba sūkļa brālēns. Pēc tam, kad Bobs saņem vēstuli, kurā teikts, ka viņš dosies pakaļ viņa vecākiem, Bobs sūklis kļūst nobijies. Ļoti nobijies. Paraksts Kačiporra. Brālēns Kačiporra ir iznācis no cietuma. Kad viņi bija bērni, Kačiporra bieži kaitināja Bobu sūkli, tikai izklaides pēc. Tāpēc Bobs uztver draudus nopietni un skrien uz savu vecāku mājām, kas tagad izskatās kā nozieguma vieta. Pēc tam viņš dodas pie savas vecmāmiņas un visbeidzot sastopas ar Kačiporru. Taču izrādās, ka Kačiporra kopš bērnības nav nemaz paaudzies, tāpēc tagad viņš nespēja Bobam nodarīt nekādu ļaunumu. Pēc tam mēs viņu vairs nekad neredzējām. Daži domā, ka viņš atgriezās cietumā, vai arī, ka viņš kaunā pameta bikīni apakšu. Džims, oriģinālais kraukšķīgā krabja pavārs, parādās 5. sezonā. Viņš ierodas ar zelta limuzīnu. Dons Krabis atklāja, ka viņš bija labākais darbinieks vēsturē. Sūklis Bobs šaubās, bet pēc Džima pagatavotā burgera nogaršošanas viņš ir pilnīgi pārsteigts. Džims trenē sūkli Bobu kā īsts ninja, un beigās gudrais zivs dod Bobam padomu. Un viņš saka, ka ja Bobs patiešām vēlas kļūt dišs, viņam jāizveido savs mantojums ārpus kraukšķīgā krabja. Tas nozīmē, ka viņš būtībā pateica, lai Bobs pamet darbu. Tātad, ņemot vērā iepriekšējo, iespējams, Džims tagad ir savs restorāns, kur viņš ir galvenais un pats sev priekšnieks. Dīvaini ir tas, ka mēs viņu vairs nekad neredzam, pat nekādā krabja restorāna jubilejā, bet vismaz mēs zinām, ka viņam veicas labi. Aļaskas vēršu tārps parādās 2. sezonā, iznīcinot visu savā ceļā, un mēs redzam dažas zivis, kuras ir ļoti bēdīgas un sūdzas, ka tas apēda viņu mantas. Sendija mēģina ar to cīnīties, bet tas izrādās pārāk liels vāverei, tāpēc Patriks piedāvā vienu no savām muļķīgajām idejām, kas varētu nostrādāt. Viņa piedāvā pārvietot bikīnī dzelmi, bet acīm redzami tā bija briesmīga ideja. Pēc visa tā haosa, ko izraisīja šis jūras tārps, mēs to vairs nekad neredzējām. Varbūt viņu beigās apēda haizivs, vai arī viņš vienkārši nolēma pārcelties uz citu pilsētu, lai to izpostītu, izmantot to tāpat kā bikīnī dzelmi. Vīrietis gorillas kostīmā un Džordžs zivs parādās sērijas Man gadījās negadījums beigās. Kad viss jau sāk iziet no kontroles, mēs redzam, kā pēkšņi parādās vīrietis gorillas kostīmā kopā ar zivi vārdā Džordžs. Tas bija diezgan satraucoši, un ja tu to analizē, viņi mēģina iegūt informāciju vai darīt kaut ko nelegālu, jo tiklīdz viņi saprot, ka ir atklāti, viņi apjūk un nezina, ko darīt. Un cilvēks bikini dzelmē. Jo šķita, ka viņi bija iefiltrējušies, seriāls to nekad neizskaidroja, un pats sliktākais ir tas, ka nekad nebija nekādas pieminēšanas vai atsauces, kur šī lieta tiktu atrisināta. Pasemos a uno de los episodios. Tiek stāstīts, ka vairs nav nekā, tiklīdz viņi tika atklāti, vairs nav nekā, kā es zinu, ka viņus atklāja, kā es zinu, ka vairs nav nekā, it kā viņus būtu atklājuši. Šoreiz Planktons savā izmisumā iegūt krabja burgera formulu nolemj darīt kaut ko pēc iespējas ekstrēmāku. Nozāgt Don krabja DNS un tādējādi izveidot klonu. Bet klonu, kas būtu pus Planktons un pus krāps. Draugi, kāda traka ideja! Bet acīm redzam iemeslu dēļ, viss šis dīvainais plāns beidzas ar to, ka viss iziet no kontroles. Jo klons neklausa nevienam, pat ne Planktonam vai Donam krabim. Šis aborigēns pārņem visu kontroli pār krabja restorānu un ēsmas spaini vienlaicīgi. Praktiski viņš kļuva par priekšnieku mazāk nekā 2 minūšu laikā. Un kad viņam vairs nav vajadzīgs ne Planktons, ne Dons krabis, viņš abus vienkārši aizsūta prom. Tad Planktonam un Donam krabim nākas darīt kaut ko neiedomājamu – strādāt kopā, lai apturētu šo klonu. Visā šajā haosā viņi atklāja, ka, kad viņi viens otru sit klona tuvumā, tas sadalās.
Tātad, praktiski vienīgais veids, kā to uzvarēt, būtu sist viens otru bez apstājas, līdz eksperiments pats sevi iznīcina. Pēc pamatīgas piekaušanas klons vienkārši pazūd. Un neviens vairs nemin, ka eksistēja klons ar Dona Krabja DNS, kurš gandrīz pārņēma visu bikini apakšas biznesu. Nu, vismaz ar šo klonu mēs zinām, ka viņš tika pilnībā iznīcināts, un tāpēc mēs viņu vairs nekad neredzējām. Ja vien Planktonam atkal nesajūg prāts, un viņš neizlemj izveidot jaunu klonu. Plāno. Sērijā Vardarbīgais, nu gan nosaukums, kundze Pafa iepazīstina ar jauno skolēnu klasē. Un lai gan viss šķiet normāli, šī zivs vienkārši saka, ka viņam patīk spārdīt pakaļas. Tāpēc sūklis Bobs ir pilnīgi nobijies. Tas noved pie tā, ka viņam pirmo reizi tiek iesperts pa pakaļu. Tāpēc sūklis Bobs nolem bēgt cauri visai bikini apakšai. Un, protams, viņš dara to, ko mēs visi darītu – sūdzētos viņa vecākiem. Bet mēs uzzinām, ka arī Boba tēvs no viņa baidās. Bet labi, kad plāno beidzot izpilda savu draudu un piekauj Bobu. Ak, pārsteigums! Bobs absorbē visus sitienus, ko plāno viņam dot. Plāno paliek pilnīgi vīlies un bez mērķa savā dzīvē. Tāpēc pēc tam viņš pazūd. Mēs viņu vairs nekad neredzam nevienā citā sērijā. Ir teorijas, ka viņu izslēdza vai ka viņš pārgāja uz citu skolu, bet ja padomā labi, visloģiskāk būtu, ka plāno nespēja izturēt pazemojumu. Tāpēc viņš nolēma pārcelties uz citu pilsētu. Un noteikti viņš aizbrauca dzīvot uz Bezdibeni, vai arī pēc iespējas tālāk, lai neviens viņu nepazītu. Tagad pāriesim pie Kalamardijas. Sērijā Es mīlu to kalmāru mēs iepazīstam lielu kalmāru, kas kļūtu par Kalamardija pirmo lielo mīlestību. Kalamardijs ir pilnīgi rūgts un saka sūklim Bobam, ka mīlestība neeksistē. Tad pēkšņi restorānā kraukšķīgais krabis ierodas skaista dāma. Kalamardijs gandrīz apjūk no pārsteiguma un atkāpjas malā. Tāpēc viņš vienkārši nezina, ko teikt. Par laimi sūklis Bobs ierodas ar savām baldzinošajām spējām un galu galā iekaro Kalamardiju Kalamardija vārdā. Sūklis viņiem sarunā randiņu un pat trenē Kalamardiju, lai viņš nepieviltu. Kalamardijs, protams, nezina, ko teikt vai kā uzturēt patīkamu sarunu. Un, kad viss iziet no kontroles, Bobs viņu pagrūž pa kāpnēm, un Kalamardijs uzsprāgst. Viņš sāk kliegt pilnīgi satraukts un nikns. Un tieši tajā brīdī Kalamardija visu dzird. Un interesanti, Kalamardija beigās pilnīgi iemīlas tajā, kā Kalamardijs reaģēja, un viņa piekrīt iet ar viņu uz randiņu. Nu tālūk. Izrādās, Kalamardijam pietika tikai ar vienu randiņu, jo mēs vairs nekad neredzam Kalamardiju. Mēs pat neredzam nekādu pazīmi, ka Kalamardijs būtu bēdīgs par to, ka viņu ir zaudējis. Tad kas notika? Pazīstot Kalamardiju, noteikti viņš beigās aizsūtīja nabaga Kalamardiju prom, jo patiesībā viņš pat pats sevi nevar ciest. Turklāt, tā kā viņi ir tik līdzīgi, es domāju, ka arī Kalamardija beigās kļuva tikpat rūgta kā Kalamardijs, kā mēs redzējām Kalamardiju pilsētā. Viss kļuva tik garlaicīgs, ka pat Kalamardijs nolēma atgriezties bikini apakšā. Un tas bija viss, kas notika ar katru vienreiz parādījušos tēlu multfilmā par sūkli Bobu. Atstājiet komentāros, kuru jūs vēlētos redzēt atgriežamies.